Just listen. Sveiki visiem, UB Moto kanālā. Tā, šodien atkal brauksim vienam jaunam mocītim pakaļ. Pārsteigums nekāds nav, tas būs atkal strīds. Strīds, bet it kā painteresējos, kad ir labā stāvoklī. Daudz kas samainīts, sataisīts, vizuāli tehniski ir labs, jo šoreiz īpaši daudz jautājums uzdevu, jo pēdējā reizē burtiski Huldis iespējams ieliks video starpā. Brauc arī pakaļ FZ1 markai bet tādai biezajai ar spoileriem daudziem apkārt, tā kā turistam. Čalis tur, viss tur ir top, kas cušstand un tur tā tālāk, viss ir samainīts, viss tehniski labs, tur 29 000 nogājis un tā tālāk. Motori skalties, ja? Ja. Okay. Gestern Abend, letzte Mal. Tā reku šitāds ten mocīts. Servisā pārlējuši reku eļļu, pa daudzus ķēdes saspricējuši, nesmuki sasmērējuši. Nu, viņš ir jāpatīr, jāpamazgā. Jaunas eļļas samainītas, dakša, eļļa dakšā samainīta. Licences izpūtējumi, bet izpūtējumi mēs noteikti uzliksim citu Latvijā. Nezinu, tāds interesants metāls, tas būs jānoņem nost. Ich start motor, ja? Ja. Ich hab Lenkrad. Tā, 29 800. Ielēc smoki. Bļa, nu tas izpūtējis brauc, tas ķets skaļš. Nobrauc 400 km. Jā, pa gabalu smugs, braucot klāt, smugs piebrauc tuvāk, tur kasjaki, tur defekti, tur kaut kāda rūsa. Sāc skatīties papīrus, tur vispār īpašnieki nerādas, tad saka, no kurienes viņš ir. Viņš saka, nezinu, Spānija, Itālija, no citas valsts viņš nopirka no kāda handlera. Nekādas vēstures, nekā, neredzi neko, cik viņš nobrauc, īsto nobraukumu saprast nevar. Nu, tā kā jā, gadās arī tādi aplauzieni. Tā kā labi, sekojiet tālāk. Reiku varēja noteikti apkārt apbrauc, izbrauc kaut kur tā taisnot. Kaut kur viņš baigi ir ieracies. Tā, tagad tās nāk mūsteiz. Tā, nu esam tulītās atbraukuši kaut kur ļoti interesantā vietā. Mēs te mīcījāmies pa tādiem ceļiem un tas interesantums nepāriet. Jo tālāk, jo interesantāk šitā adrese izskatās. Kur tas mocīts tikai mūsējais ir paslēpies, un tas ir man pats interesantākais. Bija tāda interesanta pilsēta, braucām cauri. Jā, Mēlī, smuki te, vai ne? Reku mums adrese rādās, kad reku šita te mums jābrauc. Reku šita būs arī mūsu motociklis, tikai kuras apgriezīšos tagad ar to piekabu, kā vienmēr atkal. Labi, apstāsimies te patās, reku, un iesim meklēt mūsu motociklu, kur neredzās, pabraukšu dziļāk, pat apgrieztos varam. Labi, ejam meklēt. precīzi pie
100 grādiem ieslēdzās, sāka strādāt, pūš riktīgi. Tā kā viss kārtībā ir, tur viss funkcionē, tur nav jābaidās, ka kaut kas nav labi. Tālūk, pieturēs. Reku, temperatūra iet lejā, iet uz leju, viss čotka. Un izslēdzās, jā. Kā viss kārtībā. Ok. Dann wir kann's machen einen Kaufvertrag und fertig. Und ich laden in meinen Auflieger, ja? Okay. Esmu pie sevīm pagalmā. Un īsumā pastāstīšu pa mocīti tagad mierīgi. Tā, ir servisa vēsture. Ik pēc 5000 km ir mainītas eļļas. Redzās līdz 38 000. Tālākā vēsture iet reku. Viņš ir apkalpojis servisos. Ir kilometri uzrakstīti, cik datumi. Respektīvi pēdējais servis ir bijis pie 50 000. Tagad ir 52 nobraukums. Kas ir svarīgi, ir noregulēti vārsti. Vārstu blīvs, viss tas ir samainīts, un to var dzirdēt. Motors rūc vienkārši perfekti. Bremžu eļļa, dakša, viss komplekts, visas blīvas, visa eļļa samainīta. Eļļas, sveces, filtri, viss tas reku uzrādās ir. Viss veikts pirms 2000 km. Nu, es visu nenosaukšu, kas gribēs, tas jau pats izpētīs. Un nav nemaz tik dārgs rēķins, 1300 eiro par to visu samaksājis. Gribētu teikt, ka priekš Vācijas tas ir ok. Tā, tas ir otrais īpašnieks. Apskate reku ir. Es nezinu, kā tagad Latvijā ir. Es dzirdēju, ka it kā varot pat izmantot apskati no citām valstīm, iedzenot tehniku. Vai tas ir no kaimiņu valstīm vai no Vācijas arī, es nezinu, bet ja no Vācijas ir, tad viņam ir derīga apskati līdz 26. gada jūlijam. Un tad te visu gadu pārbaudas, visas iepriekšējās apskates var redzēt, visus nobraukumus, un te, kā jau vācietim, visas licences izpūtējiem, spoguļiem, nu visam, kam vajag, te ir vēl čupa ar visādiem dokumentiem. Tā, 3 atslēgas, reku 2, rokas grāmata Z1000, ABS, kas vēl pie papīriem būtu tāds. Laikam pa dokumentāciju viss te cilvēks, kurš pirks, viņam pašam būs tas viss jāizpēta. Bet servisa vēsture ir ļoti spēcīga, caurspīdīga, mocis ir ļoti kopts. Mocis ir ļoti kopts, tāpēc mēs viņu arī paņēmām, jo it kā 52 000, bet tas litrīgajam mocim pie šitādas servisa vēstures tur varbūt ar 20 000 sūdīgāks, ka kaut kāds braucis vienkārši un kalis viņu. Nu te arī var redzēt to stāvokli viņam. Tā. Leo Vinči izplūde, kas zina, tas zina, ka viņa ļoti dārgi maksā. Jauna riepa aizmugurē. Krēsls ir līdz arī. Tā, otrs krēsls šo aizmugurīt var noņemt. Tad ir sporta spogulīši, ručkas, nav lētais gals, arī tuninga. Ko vēl? Nu te īstenībā daudz kas interesants ir, te pašiem jāiedziļinās. Bet tā, mocim ir oriģināls stāvoklis, nevienas krāpējuma, nevienas buktītes, nav ne kritis, ne daudzīts, neko. Ko es vēl par viņu varētu pastāstīt? Jā, nu, 52 000. Pie 50 000 tika izieta pilna apkope. Rūds brauc ļoti labi, uztaisīja testa braucienu, iet vienkārši zvērā, nezinu. Nu, labs aparāts, varētu teikt, ļoti labs aparāts, man patīk. Sēdeklis šitas ten, varat ieguglēt, paskatīties, cik tāds maksā, būsiet pārsteigti. Ļoti ērts, ļoti labs. Jā, nu kopsumā ļoti labs aparāts, nekas nekur nav notecējis, iztecējis, neko. Tādā viņš stāvoklī ir. Būs pēc nedēļas, arī viens smuks mocīts mums ir sarakstījušies, esam norezervējuši, esam arī tikpat labs. Tā kā piesakojiet kanālam un skatieties tālāk. Ok, Uldi, saņem mocīt Latvijā. Čau! Kad mēnes spīd, man visu var rokas savas vaļā. Eju līkloģis pa piesalušu zāli zaļāk. Ievēl kaut kas iekšā un izpūšu sārā. Un jūtu kā man... Bāms! Nu, čau visiem, no ko redzējāt. Mocīts jau mums ir iestums garažā. Redzējāt, kā mēs viņu tur Vācijā Edgars ņēma, pirka. Un tagad es jums parādīšu bišķiņu tuvāk. Kaut ko esmu viņam padarījis jau. Pastāstīšu bišķiņu vēlāk.
Bet skatāmies, vai, ka viņš ir. Steviņš mums izskatās, jā, konča. Mocis izstās vienkārši, pastamies to krāstiņu tādu. Vispār nevar pateikt, ka mocim ir 50 000. Mocis tiešām kopts. Sapratām, pats redzējāt, ir vēsture visa mocim. Pilnīgi visa vēsture, viņš apkalpojies Kawasaki centrā ir. Nu, konča ne mocis. Tā kā tāds viņš mums izskatās. Tā kā varbūt tūlīt sāksim, parādīšu pa bišķiņ tuvāk, kas ko kā. Sāksim, kā vienmēr, ar riepām. Jā. Tā skatāmies riepas, pilnīgi jaunas miškas. Michelin, jā, Road 5. Pasmies, pilnīgi jauna riepa. Bremžu diski. Nu, kā jauni var teikt. Kluči arī te visi vēl ļoti labi. Dakša nekas netek nekur. Lukturis viss ir oriģināls, visi uguņi deg. Slaideri ir uzlikti. Arī tādi, ja mocis krīt, tad, ja kas uz sāniem, tad ir apakšā arī panna. Protams, mums arī ir mētā šļūtenis salikts ir uz bremzēm. Tas ir baigais plusiņš. Jā, mums ir spogulīši arī jau visiem. Kur te bija e-marķējumi. Mums ir ručkas. Spiegeler, kaut kāds Spiegeler vācu firma ražojums, bet tādas izstās tiešām kvalitatīvas. Jā. Te motoriņš no sāniem. Tāds te mums izskatās. Mums ir Leo Vinci izplūde. Nu, izplūde paši ziniet, cik maksā 2 bunduļi, apmēram 700–800 eiro. Protams, iekšā ir DB killeri. To mēs arī bišķi vēlāk pielaidīšu, parādīšu jums, kā viņš skan. Lai var dzirdēt ar killeriem, un man jau patīk arī izņemt ārā, tā kā parādīšu to skaņu. Ja. Protams, mocim mums arī ir ABS. Viss darbojās. Aizmugurē kluči vēl braucami. Aizmugurē riepa pilnīgi jauna arī. Miškas Road 5. Viss ir. Te visiem marķējumiem liku lediņi. Tur arī ir marķējums. Arī apskatu var iziet. Viss ir čotka. Jā, riepas jaunas. Arī te no otras puses arī izpūtē var redzēt. Viss čotka. Jauna ķēdīta. Viss ir smukis, saregulēts, satīrīts. Tā kā jā. Šāds te mums izskatās tas Z1000. Vienkārši konča. Saku, mocim 50 000. Vispār nevar pateikt. Jā, pa lielām tā, reku mums arī ir beņķis pāršūts. Arī viņš ir tā kā mīkstais gēlnieks, nevis pāršūts. Izstās, kad ir pirks, viņš mīkstās gēlnieks, lai foršāk ir kvāks mums ir, bet arī līdz nāk arī, nu, beņķis arī līdz nāk. Jā. Parādīšu bāku iekšā. Pastamies bāku kā jaunu vispār iekšā, ne rūs, nekas nav. Vispačot nav. Ir 2 vai 3 atslēgas, nezinu. Par atslēgām vēl jautājums te arī, kur ir izbačuks tāds bremzēm. Jā, reku var OSB iespraust arī, ja vajag kādam. Tā kā jau, šitos te viņš man monsus izstās mums. Baigas skaistais monsus īstenībā. Un iet arī lopā. Pa lielam šeit ir viss izdarīts. Sēdies virsū un brauce viņu. Vispār nav nekas jādara. Vācijā arī vārsti regulēti, jauni vārstu vākam blīvis, visas gumijas jaunas, sveces jaunas, ko veļas, filtri. Groši visi samainīti, sēdies un brauc to moci pa lielam. Pirmais īpašnieks pats piereģistrēs, izies apskat, tas maksās ap 100 eiro, tas kopā viss. Tā kā jā. Labi, tagad es domāju pielaidīšu, parādīšu, kā viņš lec ar DB killeriem, kā skan, pēc tam izrausim ārā. Parādīšu, kā skan, tā kā skatāmies. Labi pielaica.
skan kā puķīte. Labi, lai bišķiņ pasils, tad pagāzēšu parādīšu kā ar DB killeriem skan. Mots ir uzsils jau 60 grādi būs tulītā. Bļā, visiem DB killeriem pat šauguņus ārā, jop, cik spēcīgi. Labi, davai stūt izņemšu ārā killeris, tad pielaidīsim. DB killeris izrāva, un pastīsimies kā skan. Basīgi skan. Tiešām skan baigi labi tā Leo Vince. Kā noteikti pievienojās mums arī Telegram grupai, mēs tur liekam visādus mazos video, kā tos močus mēs tur skatāmies un iegādājamies un tā tālāk. Un tā kā jā, ja kādam interesē šis skaistais Z1000, reāli saklopts mocis, reāli sēdies un brauc ar viņu. Noteikti sazinies ar manīm. Protams, arī būs aprakstā sludinājums. Šitais video uzliec, kā saka, paļets verk. Manā kanālā tikai pirksts augšā. Protams, abonē kanālu. Un domāju, arī drīzumā būs vēl kāds foršs video par motocikliem. Jā, ir jau padomā vēl viens mocis mums ir. Gaida savu jauno saimnieku. Vienkārši viņš izstāsta bomba. Ierakst komentārā, kā tev šitais mocis patīk. Tā kā labi, davai tiekās drīzumā citos vidikos. Un obligāti uzliec laiku. Čau! Puika izstājās klubā, līdz 21 dzīvos, nepieskatīs, baby, nebūs mīlestība, gatavība.